Nezinu, man patīk ar bērniem braukt zirņus ēst vasarā. Salīdzināt ar kviešiem vai rapsus laikam negribētu. Sezonas laikā ir jājūt, jābūt zaļajiem pirkstiņiem, jāapčubina tie zirņi. Esiet sveicināti, Latvijas mācās 3. sezonas, jau 2. epizodē. Vai zinājāt, ka šī gada izaudzētie zirņi tiks pārstrādāti jaunajā Astnas rūpnīcā? Zirņu sējas laiks ir tepat aiz stūra. Latvijas mācās ir veids 1. gada izmēģinājumus. Kādas atzīmes mēs esam no izmēģinājumiem guvuši? Un varbūt arī kādu labu pieredzi no lauksaimniekiem? To skatieties šajā epizodē. Rita, tiekamies uz skaista ziemas kviešu lauka, un tu atceries, kad mēs pagājušajā gadā pavasarī bijām ieradušies šo lauku, mēs apskatījām zirņu izmēģinājumus. Latvijas veids izmēģinājums ar zirņiem, un ne tikai zirņiem. Vai kādas atzīmes mēs esam guvuši no 1. gada zirņu izmēģinājumiem, Rita? Jā, mums bija izsejas normas izmēģinājumi. Tur mēs pēc 2 gadu izmēģinājumiem esam secinājuši, ka zirņiem visoptimālākā ir 100–110 tūkstošu sēklas uz kvadrātmetru. Gan piekrītu, gan īsti nē, jo man būtu interesanti, kā pie tādiem datiem nonāk. Tāpēc, ka iepriekšējā pieredze rāda, iepriekš es sēju pagājušajā gadā 120, ierēķinot lauktīdzības kļūdu, kura nebija, un sadīgi 140, tas ir pa biezu, tas provocē veldri. Nedaudz virs 100 dīkstošo sēklu kvadrātmetrā izsejas norma ir labāka. Es pats piekopju šobrīd jau 2. gadu 110. Tā esam darījuši jau vairākus gadus un arī darām. Faktori, kas droši vien arī vēl būtu jāņem vērā, ir tas, ka zirņiem nepatīk sablīvēta augsne un arī nepatīk pārāk pārmitra apstākļi. Slāpekļu mēslojuma izmēģinājumos mēs secinājām, ka slāpekļu pamatmēslojums nedod nekādu efektu uz zirņiem, vai zirņus audzējot var samazināt slāpekļu mēslojumu. Manuprāt, muļķīgs jautājums, kurš lieto slāpekli zirņos. Es neredzu tam jēgu. Tiešām neredzu. Es pieļauju, ka ir iespējams samazināt, bet mēs patreiz to vēl nedaram. Mēs zirņiem lietojam likuma atļauto slāpekļa normu 40 kg hektāra. Tīrvielā slāpeklis. Nevis var, bet vajag, jo zirņos slāpekļa mēslojumu es uzskatu, ka vispār nav jāliek. Tad mums arī bija fungicīdu un insekticīdu izmēģinājums. Neskatoties uz to, ka pagājušajā sezonā nebija novērojama pietiekamā daudzumā ne zirņu kaitēkļu, ne zirņu slimības, tomēr secinājām, ka fungicīdu ietekme tomēr atstāja pozitīvu ietekmi uz ražas iznākumu. Mēs veicam monitoringu uz lauka un tad arī pieņemam lēmumu, ņemot vērā to, kas tiešām notiek uz lauka. Tiek likts liels uzsvars uz to, ka ir jāsāk lietot intensīvu fungicīdu, lai neveidot šo te slimību fonu augsnē, jo mēs redzam, zirņi paliek vairāk. Ir vienādi pārnēsātāji gan rapšu slimībām, gan zirņu, un lai to samazinātu, tad ir jālieto arī fungicīds. Jā, un laikam atkal nē. Mana pieredze ir viengadīga, jo pagājušais gads bija pirmais, kad es fungicīdu zirņos nelietoju, bet es viņu nelietoju nevienā hektārā. Līdz ar to man nav priekš sevis kaut kādas paraukopas, lai es saprastu, kur bija labāk, kur bija sliktāk, jo es vienkārši visur neuzliku. Un slikti nebija. Un tad mums vēl bija zirņi kā labs priekšroks, ko mēs labi redzam. Jā. Un šeit noteikti mēs arī varam jau aplūkot dabā, ka ietekmi ir redzama, zelmenis ir zaļš, un esam secinājuši, ka sējot kviešus pēc zirņiem iegūstam pa 600 kg lielāku ražu nekā sējot kviešus pēc kviešiem. Ražas pieaugums ir, viņš ir novērojams, noteikti ir. Slāpekli mēs varam ietaupīt. Un jo sevišķi es to tā kā apzinājos tad, kad es nekļuvu tik moderns, kad nesāku lietot sensors. Un savukārt sensors
mēdz parādīt pretējo. Nu, pat ne pretējo, bet nepierāda to, ka pēc zirņiem būtu mazāks lāpeklis vajadzīgs. Nu, daba ir daba. Nu, tā nav matemātika vienkārši. Viennozīmīgi tur ir pēcietekme kviešiem. Es savā saimniecībā redzu, ka rapšu platība sarūk, un tā daļa, kas sarūk, tiek aizvietot ar zirņiem. Un arī mēs novērojam to, ka nākamajā gadā kviešu ražas ir augstākas, un zirņi arī lieliski iedarās augamaiņā. Bet, Oskar, noteikti ir svarīgi neapstāties pie viena gada izmēģinājumiem. Tādēļ arī šogad mēs noteikti plānojam tieši šādas paša veida izmēģinājumus, lai jau rudenī secinātu, vai tiešām pirmā gada izmēģinājuma rezultāti ir apstiprinoši.